šī pasaule iet visu uz sabrukšanu, tā kā Henrijs teica, iet uz sabrukšanu. Un zini, kas arī veicina šīs pasaules sabrukšanu? Ne tikai šie bēgļi. Mēs tā nejauši uzzinājām, Haiks runāja ar vienu par telefonu, uzzināja, ka šiem gejiem, lesbietiem un šiem biseksuāļiem, visai šai mozaīkai, šai organizācijai bija 10 gadu jubilēja. Saprotiet? Mozaīkai bija 10 gadu jubilēja vakar. Un es par to nedaudz sākumā, maz drusciņi pastāstīšu, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo mums kā kristiešiem mēs to nevaram pieņemt, saprot. Jo šī nelatiskā organizācija, tā mozaīka, kurai mērķi, zin kāds viņiem mērķis ir mozaīkai? Ietekmēt Latvijas iedzīvotājs, lai savas tiesības kačāt šeit Latvijā, saprot? Viņi grib savas tiesības, visas savas noteikumus te uzstādīt, savas, kā es jau teicu, šī mozaīka, geju un lesbiešu biseksuāļu organizācija. Jūs zināt, kas ir biseksuāļi? Ko? Transvestīti. Nē, biseksuāļi ir tie, kas izjūt seksuālu un emocionālu valdzinājumu gan uz savu dzimumu pārstāvjiem, gan uz pretējā dzimuma pārstāvjiem. Viņi ir tādi, kas uz abām pusēm. Viņiem vienalga. Nu, galīgi nav vienalga, viņiem patīk ir puikas, ir meitenes. Nu tā. Ko par to saka Bībele? Bet par to viss runā arī Bībele. Tas nav tāpatās, ka viss tas notiek. Tās visi īstenībā ir vēlna institūcijas. Tas ir vēlna darbs, ko viņš grib, lai Latvijā tiek samaitāti cilvēku prāti, lai cilvēki domā aplam, pilnīgi aplam, lai domā, lai bērni no mazām dienām jau domā aplam. Jo, ka es biju Skotijā, es tev nepārspēju, es biju aizbraucis pie bērniem Skotijā, turpat šitie divi jauni čāļi sēž sētā un bučojas. Iet garām, viņiem pat nav neēti, saprot. Viņi tu ej garām, viņi pat nepievērš te uzmanību, viņiem tā liekas, ka tā iebūtu. Mums Latvijā tā vismaz nav tik publiski, ka viņi mierīgi sēž, uz soliņu mierīgi bučojas divi puikas savā starpā. Atklāt, mierīgi, skūpstās. Es domāju, vai kaut kā nepierastība. Ko par to saka Bībele? Un tur tā rakstīts Bībelē. 1. Mūzes 1, 27, 28 rakstīts. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un pēc sava tēla viņš radīja. Viņš radīja vīrieti un sievieti. Viņš radīja pareizi. Dievs radīja vīrieti un sievieti. Un Dievs tos svētīja un sacīja. Uz tiem augļojieties un vairojieties. Kā tas viss, kā kļūst tādi cilvēki par lesbietiem un gejiem? Kāpēc viņi kļūst? Jūs esat padomājuši, kāpēc viņi kļūst? Ko? Robert, tu esi lasījis Bībelē, kāpēc viņi kļūst? Jā, es daudz domāju. Tur ir tā rakstīts. Es nelasīšu visu no sākuma, tā būs mums pārāk gari viss. Viņi dievišķo patiesību ir apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību. Jūs padomājat, kāpēc viņi pielūdz radību? Kas tas ir? Kāpēc es domāju, ka viņi pielūdz radību? Tu domā, ka viņi pielūdz radību te biseksuāli? Nu, liekas, ka viņi neko nepielūdz. Zini, kas tas ir? Kāpēc viņi pielūdz? Tāpēc, ka viņi Dieva vietā izvēlās to otru partneri. Es tā uzskatu. Viņiem tas otrs partneris ir kā Dievs gandrīz. Viņi Dievu noliek malā un viņi pret Dievu gribai. Viņiem tas otrs cilvēks, ko viņi uzskata par savu seksuālo partneri, viņiem kļūst kā Dievs, saprot? Viņi nenormāli agresīvi, jūs gribat. Nenormāli agresīvi. Parastie cilvēki. Parastie cilvēki dar normāli visu, jo Dievs radīja sievieti un vīrieti, kā mēs sākumā lasījām. Viņš radīja visu normālas attiecības, lai būtu, lai augļojas un vairojas cilvēki. Bet tas jau ir pretdabiski. Un tālāk jau ir rakstīts, tāpēc Dievs, pats Dievs, viņus nodevis apkaunošās kaislībās. Sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvē ar pretdabisko, bet vīrieši, tur rakstīts, tāpēc arī vīrieši atmestami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekodami netiklību vīrietis ar vīrieti. Redzit, tur rakstīts, tāpēc Dievs viņus ir nodevis apkaunojušās kaislībās. Es par šo domāju, vai tas bija vēlns vai Dievs, kas ar viņiem darbojas. Kas uz viņu prātiem darbojas. Bet te rakstīts, grūti to izprast. Es jau domāju, ka Sātans vairāk tos cilvēkus ir pakļāvis savām iekāriem un
kā tu domā, valdzinājumi, bet ir rakstīts, tāpēc Dievs viņus ir nodevis apkaunojušās kaislībās. Dievs, tieši Dievs ir rakstīts. Tas ir romiešiem, pirmā nodaļa, 18. līdz 32. pāns. Tur var izlasīt pa visu. Un tāpēc Dievs ir sagandējis viņu prātu, kā viņi dara to, kas neklājas, rakstīts. Jā. Un tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem. Viņi dara to, kas neklājas. Neklājas tā. Un beigās vēl viņi priecāja. Jā, tur vēl pateic, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet priecājas, ka citi tā dara. Un tur ir rakstīts 32. pantā. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Jā. Viņi tomēr ne paši tā dara, bet arī priecājas, ka citi tā dara. Tā kā tas ir tiešām nopietna lieta, un mēs kā kristieši mēs nevaram atbalstīt, sapratu šīs lietas. Man patīk Ļeģājos no jaunās paudzes mācīties ļoti kritiski par šito lietu nostājas. Es internetā varu paskatīties viņa ierakstus, kur viņš par tiem praidiem un pēc visām šitām, viņš pat riktīgi uz ielām sludināja, lai cilvēki saprot, ka tas viss ir, lai sagandētu ģimenes, izjaukt ģimenes, lai bērni no mazām dienām jau domā, ka tas viss ir normāli. Jo viņi uzbāžas, saprotiet, tie geji, viņi uzbāžas ar savām izvērtībām cilvēkiem. Viņi rīko tos gājiens, lai lielītos ar savu seksuālo dzīvi. Saprot, viņi tu neesi redzējis tos prāiet gājienus, viņi tur gājienos pat tur bučojās un tur demonstrē savas visas tās netiklības. Viņi pat viņi gājienā nevar normāli paiet, viņi tur izkrāsījušies, izmālījušies, un viņi pat, ziniet, ka viņi pat vervē bērnus savu vajadzību apmierināšanai. Viņiem ir pat slimības homoseksuāļi, visāds tāds, kas izplatās pa visu pasauli. AIDS, tas ir viss pamatā no homoseksuāļiem. Visi saka narkomāni. Ne no narkomāniem, tas ir no homoseksuāļiem. Tie paši homoseksuāļi arī ir narkomāni, arī liela daudz. Un viņi, no viņu tās netiklās dzīves ir tie visi tās slimības homoseksuāļi. AIDS tika radīts cietumā, un 9 cietumniekiem viņi izbēga un tas aizstāja. Nē, nopietni, jā. Tas viss maksā, tas radīts. Es domāju, ka geji rada lielus draudus visai cilvēces nākotnē. Kā tu domāji? Kā jūs domājat? Kad geji rada? Un es domāju, ka mums kā kristiešiem vajadzētu cīnīties par to, lai apturētu Latvijā šo homoseksuālo propagandu. Un lai šiem normāliem cilvēkiem nebūtu jāsaskarās ar to. Lai bērni nekļūtu par gejiem un par lesbietēm. Es, piemēram, saviem bērniem no mazām dienām, to Aigals zina, es jau no mazām dienām viņiem cenšos stāstīt, ka tas ir riebīgi, ka tas ir pretīgi, ka to nevajag. Ko viņi maziņi, es jau viņiem to mācīju stāstīt. Es viņus vienmēr, es teicu, tas ir apkaunojuši. Ja vecāki tā bērnam mācīt, viņi nekļūt par tādiem. Vecāks tas viss ir normāli, tas nekas, tas ir tādi cilvēki, tādi ir, un tā viņiem ir, un tā viņiem ir. Tāpēc jau tādi bērni pieņem tādi arī kļūst. Bet to mazām bērnam no mazām dienām teikt, ka tas ir riebīgi, ka Dievs tā negrib, lai tā būtu. Ka Dievs grib, lai vīrietis un sievieti ir savienoti. Ja to tu bērnam stāstīt, viņš tāds nebūtu pareizi. Ja viņš to no mazām dienām dzirdētu un viņam visu laiku to skaldīt galvā, viņš to... Tāpēc vecāki ar vainīgi. Es domāju, vajag sludināt par to, un, lai tas tā nebūtu. Lai mums Latvijā bērni nekļūtu par gejiem un lesbietēm, un lai šī homoseksuāla propaganda tiktu apturēta. Man patīk, ka Ļeģājos cīnās par to. Tāpēc. Bet tas bija šodien tik tāds ievadījums, tas bija, ārpus tās predīt, tas bija vienkārši, lai es pateiktu, ko es sapratu, kas mums ir. Jā, ko es gribēju pateikt, lai mēs saprotam, kāds ir problēmas šodien Latvijas tautē. Ne tikai bēgļi, arī šī mozaīka un visi šie praidi un viss tas arī ir, lai iznīcinātu tautu, lai būtu bezdievība, lai nekas te nedarbotos. Jo es neticu, ka geji var kļūt par kristiešiem. Viņi nožēlo un pilnīgi atsakās un nekad par to nedomā un pilnīgi izdzēš to no savas dzīves un pieņem lēmumu to nedarīt. Jā, viņi var kļūt par kristiešiem, bet ātrāk, es nav redzējis īstenībā. Viņiem ir savu bībeli, viņiem ir savu draudz. Es nezinu. Es esmu saskāries, es nevienu nav redzējis. Godīgi sakot, es personīgi nevienu nav redzējis, ka kāds gejs vai lesbietis kļūt. Un no kurien tas izrauc? Ko var darīt? Es nezinu. Konteksts no bībeli ir izrauc ārā.
mīli otru kā sev pašu. To viņi ir izraujuši no konteksta ārā un... Es domāju, ka mums jācīnās, lai tas tā nebūtu. Man patīk, ja ģājās, ka viņš cīnās. Ko es ģājām, man patīk, ka viņš patīk, ka viņš cīnās pēc šitiem. Bet ne tā. Ne ar spēku, bet ar manu garu. Ja viņi iet pa ielu, nevis ar akmeņiem, bet jālūdz Dievs. Un kāpēc, ja sāks visi tur lūgt Dievu, nonāks tāda godība par viņiem, nonāks kauna gars. Viņi nopietni, viņi sāks raut. Ja sāksies avārdarbība, kas ceļās, karš. Ne pret mies, ne pret asini mums jācīnās. Bet ja tu nāc, kas ievišķo mīlestību, un Dievs un svētais gars ir tas, kas pārliecina. Tas ir vislielākais ierocis. Vislielākais. Šodien mēs sludināsim par laulības pārkāpšanas sekām. Kādas ir laulības pārkāpšanai sekas? Daudzi cilvēki šodien uzskata, ka slēgt laulības starp sievieti un vīrieti nav nepieciešams. Nav tā, ka daudz uzskata? Jā, tā uzskata. Daudz tā uzskata. Un viņi tā domā, ja viens otram apnīk, tad pie pirmiem strīdiem var katrs doties uz savu pusi, pareizi. Zini, kāpēc viņi tā domā, es domāju? Jo viņi neuzņemās atbildību par to otrs, vai pareizā, es tā domāju, ka cilvēki baidās uzņemties atbildību, un tāpēc viņi negrib precēties. Jo tad viņiem nav nekādas saistības un nav nekādas atbildības. Ja viņi vienkārši dzīvo tāpatās, viņiem nav nekādas saistības, viņiem nav nekādas atbildības, un viņi vienkārši tā izvēlās dzīvot. Un ar šādu modeli īstenībā tiek izšķirtas daudzas laulības. Kāpēc jūs domājat, kāpēc ar šādu dzīves modeli tiek izšķirtas daudzas laulības? Kas ir jau reāls laulības? Sapratiet, kāpēc tā ir? Jo daudz šie staigātāji, piedzīvā meklētāji ielaužas un izposta ģimenes. Viņi izposta ģimenes. Izāda labas ģimenes. Viņi, piemēram, darbvietās, tur tās sievieti, piemēram, precēt, viņi skatās uz precētām sievietiem daudz, viņai uzskata, kāda starpība viņi ir precēt, nav viņi iekāro precētas, sievietes precētas, kaimiņas iekāro, sievietes ar vīrieši iekāro un otrādākā. Viņi izposta, es domāju, labas ģimenes. Ja cilvēks neuzņemās šo atbildību un neprecās, viņš vienkārši arī pats ir kā līdzdalībnieks, lai izposti cits ģimenes, kas normāli domā, kas grib apprecēties un tādā garā. Ko sacīja Jēzus par šo? Jēzus Mateja 19. nodaļā no 5. līdz 6. pantā ir rakstīts tā. Jēzus teica, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirti. Kā jūs zināt, kāpēc tā ir rakstīts? Kāpēc Dievs tā saka? Jo tad, kad cilvēks pārkāp laulību īstenībā, tad otra tā viņa puse ir apdraudēta. Viņš apdraudz, tas cilvēks iznīcina to miesu, ko Dievs ir savienojis. Dievs, kad tu aprecies, Dievs savieno divus cilvēkus kopā, tad, kad tu pārkāp laulību, tu izādi to savienoto miesu. Jo Dievs teica, jūs kļūstat divi par vienu miesu, saprot? Un tad, kad cilvēks pārkāp laulību, tad viņš izāda to visu Dievs iestatījumu, ko Dievs ir paredzējis. 7. bauslī, kas ir 7. bauslī, vai 6. vai 7. Kurš bija tas bauslis? 7. vai 6. Vienalga, kāds ir numurs. Šajā bauslī ir Dieva likums, kā mēs zinām. Un tur ir rakstīts, tev nebūs laulību pārkāpt. Ir tāds bauslis, tev nebūs laulību pārkāpt. Pirms tam bija, tev nebūs nokaut, bauslis, un pēc tam bija, tev nebūs zakt, bet pa vidi tev nebūs laulību pārkāpt. Īstenībā jau Dieva baušas mums nevajadzētu varbūt uztvert tāds tā kā bargos likums, bet es domāju, ka tas vienkārši ir Dieva pamācība Dieva patiesai, godīgai un tīrai dzīvei. Pareizi. Dievs grib, lai mums ir patiesa, godīga un tīra dzīve. Saprot? Es uzskatu, ka laulības pārkāpšana ir viens no vissmagākajiem grēkiem. Pareizi? Es tā uzskatu, jo Bībelē tik daudz tas ir rakstīts tieši par laulības pārkāpšanu. Tās pamatā ir neusticība.
Un ziniet, ka Dievs ienīst neusticību. Dievam nepatīk neusticību. Un ja cilvēki precēti, un ja viņi kļūst neusticīgi, pirmkārt, tu sāpini ļoti to otru cilvēku, saproti? Tu izdari ļoti liels sāpes tam otram cilvēkam, ja tu kļūst neusticīgs. Un es domāju, ka Dievam ļoti nepatīk šīs lietas. Īpaši šīs lietas. Jo Bībelē ir teikts, ka visi grēki ir ārpus miesas, bet šis grēks ir pie paša miesas, pie cilvēka paša miesas. Visi citi grēki ir ārpus miesas. Kā jūs domājat, kā to saprast? Ziniet, ka medicīniski ir pierādīts, ka tie partneri, kas tev bijuši, ārpus laulības partneri, ka tā informācija, ko cilvēks tur ir seksa laikā, tur ir tā kā gēni tur darbojas, ka tu esi ar to sievieti vai vīrieti savienot seksa laikā, tevi tā informācija no tie gēni no to cilvēku ieiet tevī, saproti? Jo seksuāli satura informācija medicīniski pierādīts. Jo visi tie mēsli, kas tam ir cilvēkā, ir visi tās sliktās lietas, visas pāriet tevī. Viss tas negatīvais, viss, kas tam ir cilvēkā, ir viss tas ieiet tevī. Tieši tam dzimuma aktu laikā. Mēs bijām inkautrā, draudzē Kristus pasaulē, mums bija jāpasaka, viss jānosauc visu partneri, ko tu esi dzīvē pareizāk. Un bija jau no visiem tiem jāatsakas, jānožēlo visu un jāsasaist visu un visi tie partneri, ko bija grūti atcerēties, tikai mēs dzīvojam tur visādas muļķības sastrādēt. Viss bija jānosauc un viss bija jāatsakās no tiem partneriem. Jo nopietni tas ir tā, tevi ieiet viss tas ļaunais. Tās dvēseliskās saites, jāsarauj tās dvēseliskās saites. Jo tās problēmas, viss, kas ir viņā, ienāk tevī, saprot. Cilvēks domā, kāpēc viņš paliek ļaunāks. Jo viņam vairāk te bijuši tādi ārpus laulības partneri, saka, viņam viss tas ienāk tevī, un tas viss tas ļaunums no tiem cilvēkiem ienāk tevī. Tāpēc jau ir teikts, ka tas ir pie miesas, un ka tam ir nopietnas sekas visām šiem lietām. Bet vispār es tev teiktu, es jums tā gribu pateikt, kaut tas ir grūti to izprast un līdz galām saprast, bet es domāju, ka viss seks, kas ir ārpus laulības, tā ir laulības norma pārkāpšana īstenībā. Kaut kā mēs neviens neesam tik godīgi un to visu varbūt neesam darījuši, visi esam ārpus laulības kaut kādā sakari bijuši, bet īstenībā Dievs jau grib, lai mums būtu seks sakari tikai īstenībā laulībā, lai būtu īstenībā. Kaut gan mēs nedzīvojam pēc burta, bet pēc gara. Jo zināt, kā Bībelē ir teikts, ka burts nokauj, bet garš dara dzīvi un ir dažādas situācijas. Bet Bībele arī saka, ka Jēzus paaugstina standarts pat nav. Tā Bībelē teica, ka Jēzus paaugstina standarts. Jo mēs esam dzirdējuši, ka Jēzus teica, ka tur ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt, bet es jums saku, ka viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpt savā sirdī. Jēzus vēl paaugstina standarts, viņām nepietiek, ka tur, jūs tik domājat, reāli pārkāp laulību, tu pat domās. Jā, domās, tu pārkāp laulību, tas jau ir laulības pārkāpšana. Tu skaties pornogrāfiskas filmas, tā ir laulības pārkāpšana, īstenībā. Tu iedomājies savās fantāzijās par citas sievietes sāc tur iztēloties, tā ir laulības pārkāpšana, pareizi. Ja tu sāc, tur atkailināt viņas ķermeni savās fantāzijās un sāc, tīksmināties par viņas ķermeni, fantāzijās. Tu jau īstenībā... Bet, kad tu iedomājies, ka tu it kā esi viņu precējies, ka tev ir mīlestība, tas arī grēks? Aprecies un tad fantāzija. Bet tā nedrīkst domāt. Kamēr vēl nav precējies, domāju, nē. Ja es pērku mašīnu, vai es nevaru domāt, kā es ar viņu braukšu? Jo, es nezinu, paskaties, tas pašā Bībeles sākumā jau ir teikts, atcerieties, ir bauslis, tev nebūs iekārot tuvāko namu, tuvākā sieva. Tur ir tāds Kaimiņi, vērts. Tev nebūs iekārtot. Jā, tev nebūs iekārtot savu tuvākā sieva, tur ir tieši rakstīts. Viss tālāk arī, ko nebūs iekārtot. Ir rakstīts, lūdzi pēc to. Tas jau arī nav nekas jaunas. Bet kā jau es teicu, bet tas ir viss tā burtiski īstenībā. Bet kā ir ar garu? Kā jūs domājat, kā ir ar garu?
ir jau arī savādākas situācijas, saprot? Ir savādāks. Nevajag jau visu attaisnojums meklēt situācijās, bet, piemēram, ja cilvēks atrodas 2 cilvēki uz vientuļas salas, piemēram, kaut kādā vientuļā salā 2 cilvēki ir, nezinu, kādi viņi tur nokļuvuši, un, piemēram, tur nav ne baznīca, ne mācītājs, nav ne dzimtsaraksts nodaļas, ko lai viņi dara? Viņi taču nevar kaut kur skriet un meklēt kaut kādu dzimtsaraksts nodaļu. Es domāju, ka tādā situācijā viņi var mierīgi taisīt ģimeni un viss būs ok. Un neviens tur vien... Tas tā redz. Jā, es domāju, ka ir situācijas, ka nav burtiski visi, ir dažādas situācijas, ir arī, ka tā kā manā situācija ar Aigu, ka tu vari kalpos otram cilvēkam, ka tu paliec pie viņas dzīvot, vēl neesi precējies. Es domāju, ir īpašas situācijas Dievam, pa ko viņš nav dusmīgs, ka viņš redz, un es domāju, ja arī tas notiek, tas akts ar to otru partneri, pirms laulībām, ja notiek, piemēram. Es domāju, ja to cilvēku aprecēsies un turpinās viņu dzīvot un turpinās viņu mīlēt tev, tas nebūs tik traki par to. Neviens tev nepārmetīs to īsti un neviens tev tur, nekas slikts tur nebūs. Bet vienkārši tad, ja tu to esi izdarījis, es uzskatu, tad tev jādzīvo viņas kopā. Tad tā ir tava sieva. Es domāju, ka cilvēks to izdara, tad uzskat, ka tā jau ir tava sieva un ka tev viņa dzīvo. Ja tu arī vēl neesi aprecies, tad aprecies lūdzu. Bet ja tu neapreciesies ar viņu, tad gan. Tāpēc es domāju, izmēģināt nevajag, bet ja es nolēmu to lietu darīt, tad arī nolēmu aprecēties ar viņu. Tā es domāju. Bet tev pēkšņi nesanāk, ka viņi aprecēs, tu aizbrauc citur un visi izšķirās. Es domāju, jāsanāk. Jo es domāju, neviens jau mēs neesam svēti, un es domāju, ka daudzi ir pirms laulībām to izdarījuši, bet es tik domāju, arī tie mācītāji, kas saka, to nevar darīt, viņi arī to ir darījuši, es par to painteresējies pirms laulībām, bet es domāju, ja cilvēki to izdara, tad, tiešām tā, lai ir tava sieva. Es domāju, ka cilvēks dara to lietu, tad tanī brīdī viņš var teikt, ir ar viņu aprecējies, var teikt, gan izvērtēt. Tā es domāju. Bet es izstāstīšu kādu liecību, patiesu liecību. Par šo lietu, patiesu liecību. Ģimene bija, precēta vīrs, sieva tur. Vīrietis gulēja uz miršanas gultas. Viņam piemeklēja kaut kāda slimība smāga, es neatceros, kāda tā bija. Es vienkārši to gadījumu, tas bija jau kādu laiku atpakaļ, es viņu dzirdēju vienkārši, un es gribu atstāstīt jums. Un ārsts viņam, ģimenes ārsts, viņš apmeklē ģimenes ārsts, viņam pateica, ka viņam mazs laiks palicis dzīvošanai. Un, kā tādos gadījumos parasti cilvēki, satraucas, un Aiga arī tā bija, kad viņai bija tuvu nāvei, kādreiz izsauc mācītāju viņas mājām, saproti? Parasti tā ir, kad pēdējā stundiņa nāk klāt, cilvēki varbūt ticīgi vai neticīgi, bet viņi izsauc mācītāju uz mājām. Un mācītājs tur sāk par viņiem lūgt, un pēkšņi svētais gars uzrāda mācītājiem kādu lietu. Viņš lūdz, tenī brīdī par to cilvēku, kas jau tulīt mirs, un pēkšņi svētais gars viņam uzrāda kādu lietu, saprotat? Un viņš pasaka tai sievai, izejam koridori. Svētais gars liek pasaukt to sievu, izejam koridori. Viņš gribo viņai saka, jūs sievieti, jūs krāpjat savu vīru citiem vīriešiem. Jo viņš teica, man tikko to atklāja Dievs. Un viņa pārsteigta, kā Dievs viņam to uzrādīja. Viņa pat nezinu, domāja, ka tas ir pa kluso. Neviens jau tādā ģimenē to nezināja. Un šī sieviete teica, jā, diemžēl tā ir. Un tad mācītājs teica, lai viņa nožēlo to, atsakās no to visu. Un lai lūdz Dievam piedošanu, un viņa to visu izdarīja, saprot tā sieviete. Un tu padomājiet, un tas vīrietis atveselējās un palika dzīves. Un nenomir nekas. Tikko viņi to izdarīja, veselība tam vīram uzlabojās un viss. Un viņi atkal bija laimīgi ģimeni un viss. Un kamēr viņi to nebija nožēlojis, kamēr neviens to nebija atklājis, viņam vīrs mir nost. Redzi, kā pat no sievas blakus soļiem pat vīrs var iet bojā. Saprāt, tas ir nopietni smagi. Aiga arī saskāras šitām lietām, kad krāp viens otru un kā ir. Un viss tas ir nopietni, saproties, jo Stendē, kur es dzīvoju, bija viens tāds gadījums. Es negribu skaļi par to runāt, bet man liekas, ka man tas jāpastāst. Es domāju, ka kādam varbūt tas ir brīdinājums signāls. Jo tas tiešām var būt brīdinājums signāls citiem. Es jau tā negribu to skaļi teikt, bet
Jo es pats ar savām acīm redzēju, un kā viens nesaukšu vārdā, nesaukšu tos situācijas, jo tad jau kurš tad cilvēks sapratīs, kurš tas ir, un kā jo daudz pat pazīst tos cilvēkus. Bet es vienkārši pateikšu, ka es ar savām acīm pats redzēju, kā cilvēki pārkāp laulību. Pats redzēju, un es tā nepievērstu tām uzmanību, es šausminājos, es domāju, viņai tāds foršs vīrs, viņam tāda forša sieva, kāpēc viņi tā dara, kāpēc viņi tur satiekas, kāpēc viņi to dara, es tāpēc viņu. Galvenais viņai foršs vīrs pēc kā, un arī viņam foršs sieva pašam, bet satiekas tur paklusot, pārciņā izstrādē tur visu, es redzēju, pats savām acīm, es te ne tā dzīvoju, es viņus tā pazinu, redzēju visu to. Un tas, kā bija, tā bija, bet zin, kas notika šajā visā pasākumā. Talšos bija tāds traģisks nelaimes gadījums, jūs zināt, jā? Tas notika 1997. gadā, 28. jūnijā, es pierakstīju Talsas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas svētkos. Jā, 1997. gadā, tik sen jau, tik ātri pagājis tas laiks, es pats biju tur. Pēc tam, kad tas notika, un noticis tādā vietā, es tad dzīvoju tieši Talsos. Un tur mēs zinām, ka no 19 metru augstuma, no lulustotai autopacēlē grozam, jā, dzīvību zaudē 9 bērni. Jā, tādīs ugunsdzēšana, kā viņas saucas svētkos? Ugunsdzēsēju svētkos. Mēs ugunsdzēsēju svētkos. Mēs zinām, ka tur bija svētkos piedalījās tas pacēlājs no Kamaz, ja? Kamaz mašīna tā, laikam, kā. Ziliņš. Man kaut kā, laikam Kamaz. Zils Kamazim jautājums. Un tur tad grozā atradās 2 cilvēki īstenībā, bet 9 aizgāja bojā. Atļauties svars 250 kg. Jā. Kopumā dzīvību zaudēja 9 bērni, un zinu, kāpēc es to stāstu? Ka viens no tiem bērniem bija tā dēls, kas pārkāp laulību. Tieši tas dēls. Tie domājies, sagadīšanās, kā es domāju, sagadīšanās tā ir. Tieši tam dēls, kas tur manā acis priekšā pārkāp to laulību, tieši tam dēls nopietnē par pacēlē. Un beidz. Domā sagadīšanās atkal, ne? Es domāju, ka nav sagadīšanās. Jo par to arī saka Bībele. Ja tas nebūtu Bībelē, teikt, varētu domāt, ka tā ir sagadīšana. Mēs jau, kā Henrijs teica, zinām piemēru Dāvidu un Betsebu. Pareizi? Mēs jau zinām piemēru par Dāvidu un Betsebu. Un mēs zinām, ka Dāvids bija ļoti mīļš Dievam, kā Henrijs teica. Pareizi? Ļoti mīļš Dievam. Kā Jēzus ir no Dāvidas cilts, mēs zinām. Un daudz cilvēku grib līdzināties Dāvidam. Nav tā? Daudz cilvēku līdzināties. Bet zinām arī, kad Dāvidam bija posms viņa dzīvē, ka viņš sagrēkoja. Jo Dāvids bija nepareizās attiecībās ar sievu vārdā Betsebu. Kā viņš pārkāpa laulību, mēs zinām pareizi. Jo Betsebai bija cits vīrs īstenībā. Uri. Jā. Palasīsim, kā tur tas notika, lai tas tā būtu, lai mēs zinām, ka tas Bībelē rakstīts. Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļam vietas un pastaigāja šurpu turpu pa ķēmiņa nama jumtu. Un viņš ieraudzīja no nama jumtu zemāk lejā kādu sievu mazgājamies. Šī sieva bija nepareizi skaista sieviete. Un nepareizi. Viņš skatījās no jumta, es domāju, tas nepareizi skaisti mazgājās Kaila noteikti. Es domāju, Kaila arī. Un Dāvidam laikam uzreiz tur iepatikās, un viņš apvaicājās, kas šī sieviete, un viņam pateica, ka tā ir Betseba, Alejāma meita, Hetieša Ūrijas sieva. Un Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest. Viņa nāca pie viņa un viņa gulēja ar viņu. Viņš jau zināja, ka viņa sieva. Un kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā. Un tad tā sieva kļuva grūta, un Dāvidam viņa sacīja, es esmu grūta. Un mēs zinām, ka tālāk, visas nelasīšu, ka Dāvids viņu iekaroja, kad viņš iekaroja, gulēja ar viņu, viņš nogalināja pēc tam arī viņas vīru.
Aizsūtījums, kas tā? Jā, bet var teikt nogalināja, viņš izdarīja tā, lai viņš aiziet bojā. Un tur tālāk ir rakstīts, kā Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, viņa sēroja par laulāto draugu, viņa sēroja par savu vīru. Un, kad tas sēra laiks bija pagājis, Dāvids lika to atvest savā namā, un viņa kļuva par viņu sievu. Kad tas laiks bija pagājis, ka viņa beidz sērot, viņa kļuva par viņu sievu. Un viņa dzemdēja viņam dēlu. Bet tā lieta, ko Dāvids bija darījis, tam kungam nepatika. Bībelē tā rakstīts. Tā lieta nepatika tam kungam. Un kas bija svarīgs? Šajā lietā, ko es gribēju teikt, nevis svarīgs, bet nozīmīgs. Tas līdzīgi, kā es stāstīju to pacēlēju, līdzīgi. Kas bija? Rezultātā grēkas sekas bija redzamas pie viņa bērniem. Reizēm ir tā, ka sekas pie teviem, bet reizēm var būt arī pie bērniem sekas. Un tā kā tam pacēlēju, kur nokrita tas bērns tam cilvēkam no to pacēlēju, tā arī sekas bija pie viņa bērniem. Un es tā zīmēju līdzību ar Dāvidu pārkāpumu, arī šajā gadījumā. Tāpēc, ja cilvēks dara to lietu vai ar kādu precētu cilvēku, tu jāpadomā, ka tas var būt seks ne tikai pie tevīm, bet arī pie taviem bērniem var būt seks. Un padomāt, vai tev ir vērts darīt, riskēt ar savu bērnu veselību. Un tur mēs tālāk redzam, kā Henrijs arī teica, ka Dievs šo grēku atklāja savam pravietim Natānam, pareizi, un viņš Natānam visu to Dievs pateica, un Dāvids nožēloja, protams, Natāns runāja ar Dāvidu, Dāvids nožēloja, atgriezās no grēkiem, tomēr kas? Tomēr sekas palika. Saprot? Visam grēkam ir sekas. Tu vari nožēlot, bet sekas vienalga paliek. Es, kad lietoju narkomāns bija, ja? Labi, man Dievs ir atgriezis normālā dzīvē, viņš man ir atbrīvojis no tām narkotikām, bet sekas vienalga ir. Man ir asinsvadi slikti bojāti, nav tā, ka nav nemaz sekas. Ir tādas lietas, ir tā, zina, ne? Man bija C hepatīts ar to visu. Saprot? Sekas jebkurā gadījumā. Tu vari nožēlot, Dievs tev izglābs, atgriezis, bet visām nepareizām lietām ir sekas. Visām, ne? Aiga arī sekas viņas ratiņiem. Tā kā sekas vienalga. Un tur rakstīts Samuēla grāmatā 12. nodaļā 15. pantā rakstīts, un tad Natāns atgriezās savā namā, tad tas kungs sita to bērnu, ko Ūrijas sieva Dāvidam bija dzemdējusi. Saprot? Ka tas palika uz nāves slims. Kas notika? Tas kungs sita to bērnu, saprot? Sekas tā bija, Dievs sita to bērnu. Tā liekas, Dievs, tikai mīlestība, ir mīlestība, bet Dievs arī mūs pārmāca. Lietas mums arī liek reizēm negribas par to pieņemt. Es jau vienmēr uzskatu to par sāteni, par vēlmu, bet, tā ir rakstīts, tas kungs sita to bērnu. Bet Dāvids redzēja, ka viņa galma ļaudis savā starpā kļūst sačukstās, tad Dāvids nomanīja, ka bērns ir miris, un Dāvids jautāja saviem galma ļaudīm, vai bērns ir nomiris, un tie viņam atbildēja, jā, viņš ir nomiris. Aizgāja bojā viņa bērns. Tas sekas neapstājas ar to visu. Un viņa dēls Absaloms, sacēlās pret tēvu, un notika pilsoņu karš Izrēlā, sazvērestība, tika izlietas asinis, tas bija viena Dāvida grēka dēļ, arī pēc Absaloma. Pēc tam viņš iekaroja un gulēja ar sievieti, kura nebija viņas sieva, un tur arī, ka viņa dēls, kurš sacēlēs un gāja, gulēja ar Dāvida sievām. Viņa dēls gulēja pēc tam ar Dāvida sievām, zin kā tur vispār. Ko viņam ieteica kaut kāds bezdievīgs padomnieks. Un otrs dēls, kas bija otrs dēls, kas atcerās? Amnoms gulēja ar savu māsu. Viņš tā kā iemīlējās, iekāroja viņu, un tad, kad viņš to dabūja seks ar viņu, ka notiks tas seks, tad viņam radās pretīgums pret to. Un kas tur notika? Tamāras brālis
atrieba savu māsu un nogalināja Amnomu. Un tas viss jau Dāvida bērniem. Redziet, viena grēka dēļ cik sekas. Jo grēkam vienmēr ir sekas. Tas bija viens, bet viņš paņēma viņas sīvu un nogalināja. Jā, nu es saku, nu grēkam sekas. Runājot par šo gadījumu, mums arī jāsaprot, ka mums ir jāzina, ka svētais gars, mums šodien ir dots svētais gars, Dieva gars, kas mums šodien palīdz nekrist šajos kārdinājumos, pareizi? Kas mums palīdz nekrist šajos kārdinājumos. Paldies Dievam par svēto garu. Mēs zinām, ka svētais gars ir, kas ir svētais gars? Trīsvienības trešā persona, ja? Kas pastāv līdzās tēvam un Dieva dēlam. Un mēs zinām, ko mēs vēl zinām. Mēs zinām, ka šodien svētais gars mājo katrā kristīgā cilvēkā. Tas atzīst no Dieva garu un piedzimst no augšas. Ko es gribēju to pateikt? Es gribēju pateikt arī, ka svētais gars tiek minēts jau arī vecā derībā. Atceries, ka mēs mājas grupiņā runājam, ka svētais gars ir minēts vecā derībā un ka tas tika dots vecā derībā cilvēkiem dažādiem dzīves mērķiem. Īpašiem cilvēkiem dažādiem dzīves mērķiem. Un tur arī psalmos ir rakstīts, ka ķēniņš Dāvids savā grēku nožēlas lūkšanā lūdz, viņš saka, neraidi mani prom no savu vaiga, neatņem no manis svēto garu, savu svēto garu. Tas ir 51. psalmā 13. nodaļā. Viņš saka, neraidi mani prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Ja dzird kā, ja mums aiziet svētais gars, ja mums nav svētais gars, mēs nevaram stāvēt pretī visiem šiem kārībām un kārdinājumiem. Es domāju, ka tādā laikā svētais gars bija dots tikai īpašiem kalpošanas mērķiem, ka viņš nebija pastāvīgi cilvēkā. Arī Dāvidā viņš nebija pastāvīgi. Ja viņš būtu Dāvidā pastāvīgi un svētais gars, es domāju, ka viņš nebūtu tādā grēkā kritis. Kā tu domāji? Ja viņā būtu svētais gars, viņš nespētu to izdarīt. Es domāju, grūti spriest par šo lietu, bet es tā domāju. Jo Bībelē rakstīts 51. psalmā no 12.14. nodaļa rakstīts. Radi manī ak Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī patstāvīgu garu. Redzi, viņš saka, Dāvids prasa. Radi manī ak Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Viņš saka, atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Redzi? Viņš arī prasa, ka svētais gars ir tā kā paklausības gars. Mums svarīgi saprast, ka Jēzus mums deva svēto garu, viņš ne tikai ir gars, kas mums palīdz stāvēt pretī kādiem, bet svētais gars mums māca arī būt paklausīgiem. Paklausīgiem Dieva vārdam, nepārkāpt laulību. Tā kā es saprotu, ka jau vecā derībā svētais gars bija dots cilvēkiem, tikai īpašiem Dieva izraudzītiem cilvēkiem, noteiktiem dzīves mērķiem. Bet šodien, tāpat kā Jēzum pēc kristīšanas, ūdens kristībām, ka viņi nonāca un svētais gars viņam palika pastāvīgi, tas gars arī mums pēc vasaras svēka to brīnumu, pēc to vasaras svēka dienā, kad nonāca svētais gars, viņš tik dots Jēzus sekotājiem pastāvīgi. Jo Jēzus mums apsolīs savu svēto garu, Bībelē rakstīts. Viņš teica, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums, kā viņš mūžīgi. Redz, viņš saka, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Redziet, kāds mums ir privilēģi, ka Jēzus lūdz tēvu un tēvs tiem cilvēkiem, kas pieņem Jēzus, Dieva svēto garu, kas ir pastāvīgi mūsos un mājo mūsos pastāvīgi. Lai kur tu ietu, uz veikalu vai braukt tramvajā, kaut tu neesi draudzē, kaut tu neatrodies draudzē, svētais gars ir pastāvīgi tevī, pareizi. Es domāju, tiem, kas ir piedzimuši no augšienes, atzinuši no Dieva garu, tiek dots aizstāvs, padomdevējs, paklausības gars, šis svētais gars, kas mājo mūsos un palīdz mums visās dzīves situācijās uzvarēt ļaunumu.
pareizi uzvarēt ļaunumu. Un tāpēc es domāju, ja Dāvids dzīvot jaunās derības laikā, un ja viņš būtu noskaitījis šo grēku nožēlas lūgšanu un pieņēmis savā sirdī Jēzu, noticot Jēzu, ka viņš paņēmis visus viņa grēkus un slimības uz sevis un nomirdams, ka viņš nomir par visiem grēkiem, izliedams savas dārgās asins un augšām cēlies no mirušiem, tad viņš būtu iekšēji brīvs no grēkiem un tad viņš būtu atzīms no Dieva garu, piedzimis no augšienes. Un tad viņš būtu saņēmis pastāvīgu svēto garu, es domāju. Šo pastāvīgu svaidījumu. Un kas atjaunot viņu prātu, un viņš vairs nekrišķinīja grēkā un nenodotu Jēzu, nepārkāpt laulību, es domāju. Es domāju, ka, ja viņš būtu jaunā derībā, viņš nepārkāpt laulību. Arī Jūda nebūtu nodevis Jēzu, ja viņam būtu svētais gars, es domāju. Ja viņam būtu saņēmis svēto garu, arī nebūtu nodevis. Ja cilvēks piedzimis no augšienes, viņš vienkārši to nespēja izdarīt. Es domāju, ka nespēja izdarīt. Svarīgi Bībelē šī rakstiet ir. Es domāju, laulība, lai visiem ir godā, un laulības gulta neatraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Man šitas, es ar Aiku par šo lietu daudz runājis, pārdomēs, man liekas, kā Dievs var sodīt, ne? Kā tev liekas, Roberti, Dievs sodīs, vai Sātans, vai kā? Bet tur rakstīts, vai tas tulkojums tāds vai tā, jo netikļos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Tur tā rakstīts. Dievs to soda, Dievs jau arī, kā viņš jau ir bargs, un rakstīts, ka Dievs ir ugnis, kas aprē. Nu, bet redz, bet tur tā rakstīts. Man negribās grūti pieņemt to, zin, ka Dievs sodīs. Bet... Elementāra lieta. Dievs paņem nost svētības, apsardzību, tā ir tā. Un atnāk otrs. Sātans, kas izdara savu darbu. Jā, jo Salamana pamācībās jau arī rakstīts, ka, lai mēs sargāmies no šāds sievietes vīra, kas var atnākt un tev nuliņšot. Saprot? Tad, ja nav pa jokam, tev var atnākt, ka tu pārkāp laulību, gula citā vīra sievu, tev var atnākt un tev nuliņšot. Tā ir Bībelē rakstīts. Kur te tā rakstīts. Lai tavi ceļi būtu tālu projām no viņas svešas sievas un netuvojas viņas. Tas ir svešas sievas nama durvīm. Lai tu nepamestu savu godu svešinieka, tas, kas nav tavs priekšā un nezaudētu savu dzīvību no laulības pārkāpējas sievas sanipnotā vīra rokas. Vīrs. Tas jau Bībelē ir brīdināts par to. Un tā arī daudzreiz gadās. Var arī noliņšot tev. Tiešām, tas nav joki. Tukumā bija gadījums, kur vīrs savai sievai nocirta galva cirva. Tieši tādā brīdī, kad abi divi čiki briki. Jā. Viņu neiebās cito, bet viņu attaisno. Es domāju, ka vienmēr būs sekas. Tāpēc šodien par to gribu runāt, lai cilvēkiem, ka tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem saprast. Ka Dievs var piedot, un ir reizes, ka tomēr arī ir sekas. Bet pārsvarā arī daudz reizes ir sekas. Dievs nolīdzina visu pareizi. Biežāk ir tā, ka tā putra pašam ir jāizstrādā, ko tu esi sataisījis. Es nezinu, ir, ka Dievs nolīdzina un nepievērt tam kaut kādu vērību, ir īpaši gadījumu, bet pārsvarā paskatīs pie Dāvida. Dāvids, viņš arī bija Dievam ļoti tīkams. Arī bija sekas. Un objektīvs, kas tālāk rakstīts? Kas tālāk? Ja? Jo mēs zinām, ka šīs nepareizās attiecības ar pretējo dzimumu, tas salauž cilvēku dzīves pareizi. Salauž bērnu dzīves, bērni paliek bez abiem vecākiem. Viens tur, otrs tur. Bet galā pats ļaunākais, ka galā iznākums ir ēla. Ja to lietu dara, tad cilvēki nenonāk debesīs, jo tā Bībele to saka. Mēs redzam Bībelē arī daudz vairākus nepareizu attiecību piemērus. Tas jau nav vienīgais par Dāvidu, tas tikai vairāk ir piemēri. Pareizi, zināt, vairākiem. Jo tur bija rakstīts arī, tad, kad tas bērns bija miris, Dāvida Betsebas bērns bija miris, tad Dāvids nomierināja savu sievu Betsebu, iegāja pie viņas un gulēja viņu atkal, un viņa dzemdēja dēlu, un to nosauc vārdā Salamans. Un tas kungs viņu ļoti mīlēja,
Un kā mēs zinām, Salamans bija ķēniņš tur. Un pasaules visbagātākajā valstī. Un viņš bija apvelīts ar gudrību, mēs visi lasām Salamana pamācības. Bet ko viņš atkal Salamans? Atkal ignorēja Dievu gribu. Viņš neņēma pie sievas vienas sievu tikai, bet daudzas sievas. Un no dažādām tautām un kalpoja citiem dieviem, kas kalpoja citiem dieviem. Tās sievas kalpoja citiem dieviem, un tas bija Izrēlā stingri aizliegts. Un rezultātā pats Salamans sāk kalpot elkiem. Un viņš pavedināja tautu, un Dievs novērsās no viņa un no Izrēla tautas. Un ienāca lāsts, sērgas, slimības, kari un naids. Tas pats arī Salamanam bija. Un atkal viss ir tās grēka seks. Arī piedamais pat pie ļoti labā dēla Salamana, pareizāk. Vēl viens piemērs ar Simpsonu un Dalīlu. Simpsons bija Dieva vīrs, kā mēs zinām, un viņam arī bija svaidījums, svētais gars no Dieva kalpošanai. Un es domāju, ka tas arī nebija pastāvīgi uz viņu, jo, ja es domāju, ja tas būtu pastāvīgi uz viņu, tad viņš neizvēlētos to, ko viņš izvēlējās, bet paklausīt Dievam. Jo viņš pārkāpa Dieva noteikums, Simpsons. Ko viņš izdarīja? Jo tas kungs, Dievs bija aizliedzis, viņam ņemt sievas no svešzem tautām. Bija aizliedzis, jo bija atļauts tikai precēties ar tām sievām, kas ir tavā tautā. Mums arī īstenībā labi precēties ar latvietiem vai latvieti. Nu, tā īstenībā Dievs tā grib īstenībā. Nevajag tur no citu tautu sievietēm precēties, jo Dievs tā grib. Viņš grib, lai katram tā ir, ka katram ir sieva no savas tautas. Nu jā, bet es domāju, ka arī tagad ir labāk. Tomēr tev ir savu pareizāga cita mentalitāte, tev ir citas tradīcijas, bet vispār ir... Jā, visā, tomēr savu tādu. Tev ir savu daudz kas kopējāks nekā tas. Dažādas ticības, piemēram. Jā, mentalitāte galvenais ir ļoti... Brīvdotības, piemēram, viņai pareizi ticīgi dārtos kristietis. Nu labi, tas vēl nav tas obligāti tā viss, bet ieteicamāk precēties no savas tautas. Bet toreiz tā bija, ka bija atļauts tikai precēties no savas tautas. Jo pagāni tās tautas pielūdz citus dievus. Tu vari, ja šodien aprecēties ar musulmaniet arī nebūs tik foršs tev. Viņi var pielūdz citus dievus. Un tas palielināja iespējas tev grēkot. Jo tad cilvēks pats sāk pielūgt šos dievus. Ja tu aprecies ar tādu sievieti, kas tur Allaham tur pielūdz Allahu, tad jau tu pats arī beigās sāk. Viņa, ka pieņems Jēzu, nezinu, tā kā raķeta aiziet gadu. Bet tu jau nezinu, vai viņa pieņems. Jo viņš pats personīgi ierodās pie viņa un izmāja. Bet saprot, mēs redzam, ka Simpsons pārkāp šos noteikumus un iemīlēja to neīsto sievieti, netiklo sievieti Dalīlu, viņš iemīlēja. Un kas notika? Viņš pazaudēja visu savu Dievu svaidījumu, ko Dievs deva kalpošanai. Un ko viņš vēl pazaudēja? Gan savas acis viņš pazaudēja, visu acis pazaudēja. Un viņš nonāca filistiešu gulstā, un viņa dzīve beidzās pašnāvībā. Tā kā mēs paskatāmies Bībelē, ir skaidrs, ka viņa vājība ir sievietes. Nepareizas attiecības ar pretējo dzimumu. Kā rezultātā tas kungs no viņa atstājās. Tas vienkārši tā kā, es domāju, ka tas tā kā paraugs, lai mēs tā nedaram. Pēc visiem šiem piemēriem, es domāju, mums esam, kas tad ir īsta laulība? Kas ir īsta laulība, kā es domāju? Īsta laulība? Kas ir īsta laulība? Vīrieši un sievietes attiecas. Savienība. Savienība, jā. Jā, tā ir vīrieši un sievietes ekonomiskais izlasījums, seksuāla savienība, kas apstiprināta ar līgumu Dieva un cilvēka priekšā. Tā ir vīrieši un sievietes ekonomiska un seksuāla savienība, kas apstiprināta ar līgumu Dieva un cilvēka priekšā. Es to izlasīju no Googlē, no internetā. Tā arī ir. Tas ir līgums, ko tu noslēdz Dieva un cilvēka priekšā. Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Es domāju, ka laulības pārkopšana ir ļoti smags noziegums īstenībā Dieva priekšā, un cilvēkiem ir jāizņem
secinājums, jāizdara secinājums, vai to darīt vai nedarīt. Es šodien par to gribēju parunāt, lai cilvēki saprast, ka tas ir nopietna lieta. Un ka nevajag tāpat dzīvot, bet ja atrad savu otru pusī, tā vajag aprecēties, vai iet uz zaksu, noslēgt laulību, lai tu pareizi, lai tu nest atbildību par otru cilvēku, lai jūs būtu īsti tā, kā Dievs paredzējis būt kopā, un tad arī būs viss attiecības normāls, un būs seks labs, un viss pārējais. Un viss būs tā kā vajag, un Dievs būs priecīgs. Jo Dievs viss ir iedibinājis, ir laba seksa, viss pārējā, un mīlestība, un viss. Tikai pareizi darīsim, kā Dievs ir paredzējis, un viss būs brīnišķīgi. Kāpēc mums jādara to, ko Dievs negrib darīt? Ja darīsim to, ko viss Dievs grib darīt, tad viss būs labi. Bērni būs laimīgi, nešķirsies, bērniem būs abi vecāki, nebūs salauzts ģimenes, izpostīts ģimenes, un viss būs čikiniekā. Ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Tur Dievs teica. Pareizi. Tas bija arī viss, ko es gribēju šodien pateikt. Обитающих сердца на земле.